Es sāku strādāt ārlietu ministrijā, karjera bija ļoti strauja. Es tur pēc kādiem 3 mēnešiem kļuvu par konsulārā departamenta direktoru. Viens no būtiskākajiem mūsu valsts klupšanas akmeņiem ir nepietiekama izglītība visās jomās. Es biju pietiekoši aktīvs arī Covid laikā. Man ļoti nepatika, kas notikās Covid laikā, bet tomēr savu, teiksim, to pozīciju nekautrējos rādīt. Man tika uzdots jautājums, kas ir patriotisms. Pirmkārt, cienīt savu dzimtu, ģimeni. Otrā lieta, kas nav mazāk svarīga, tā ir izglītība. Un galu galā beigās tas ir valstiskums. Ar valstiskumu mums vēl ir diezgan švaki cienīt gados vecākus cilvēkus. Līdz ar to neaizmirst pensionāru problēmas, kuras ir ļoti sakāpinātas, un šo cilvēku skaits ir ļoti liels mūsu valstī. Eiroparlamenta niansēs ir ļoti no svara 2 lietas. Vai nu federālais tips, vai, teiksim, savas valsts aizstāvības tips, konfederālais. Ļoti no svara būtu neaizmirst, ka mēs esam dažāda ātruma Eiropas Savienības valstis. Kad šie līmeņi tiks izlīdzināti, tad mēs varētu nopietni sākt runāt par Eiropas Savienības, teiksim, to spēku. Tajā grupā, kurā mēs jau esam iestājušies, Eiropas kristiešu kustībā, man liekas, mēs varētu sniegt labu pienesumu. Es sapratu, cik ir no svara, kas tu esi, kāda ir tava izglītība un kāda tava spēja vispār runāt ar Eiropas Savienības birokrātiem. Un tāpēc es nebrīnos, ka mūsu Eiropas parlamenta deputāti ir bijuši, es pateikšu, līdz šim ļoti vāji. Tas ir tas elements, kurš mums joprojām, kuru mēs padrusciņai atdodam, bet kuru mums vajadzētu padrusciņai atgriezt atpakaļ šo suverenitāti. Tā pirmā atmiņa no bērnības ir aukle. Es tātad nebiju bērndārzā, man no paša sākuma bija aukle. Vecāki bija pietiekoši aizņemti, un tā bērnība ir brīvība un aukle. Pēc tam arī tādas blēņas parādījās vidusskolā. Man nepatika matemātika, ļoti nepatika matemātika, izņemot ģeometriju, kur es vismaz kaut kādu jēgu redzēju, bet, kad es ka man iepazīstināja ar algebru, es sapratu, ka tas nav mans priekšmets, un bija pietiekoši nekaunīgs. Tā kā es dzīvoju Lielvārdē, es braucu uz Rīgu. Sākumā bija kino, tas bija kāds 2-3 reizes interesanti, bet pēc tam vairs nebija interesanti. Un tad atradu Zinību namu, kas tagad pareizticīgo baznīca. Un tur arvien vairāk palika interesi. Tur parādījās diezgan interesantas lekcijas, kuras aizrāva. Tā. Atceros, viena lekcija bija ļoti interesanta. Pēc tam es atbraucu mājās un biju pilnīgi tāds uzvilkts. Tā kaut kā tā interesi parādījās. Lēnām par politiku. Tā kā tie bija padomu laiki, es esmu padomu laiku bērns. To nekad neslēpi, ne no viena. Līdz ar to tajos padomu laikos bija jāmeklē kaut kas interesants. Bija tāda gandrīz nevienam neinteresanta lieta kā politinformācija. Man bija viņa visinteresantākā. Es lasīju, un kaut kādīgi tie mani klases biedri saprata, ka man ir kaut kāda interese un arī kaut kādas zināšanas. Tā diezgan ātri aizgāja. Vēl tāda interesanta lieta, kad sāku bastot tās matemātikas stundas. Es Rīgā kioskā redzēju žurnālu, tur bija uzrakstīts Zaru Bežom. Es nemācēju krievu valodu. Izlasu pa priekšu, neko nesaprotu. Un tad otrais, trešoreiz, un tās sāku saprast arvien vairāk. Sāku pats praktiski, pats mācībā sāku krievu valodu apgūt. Sapratu, ka ja tu apgūsi šo valodu,
tad tavs, teiksim, tas redzes loks paplašināsies. Tēvam pateicu, ka gribu iestāties Maskavā Starptautisko attiecību institūtā. Tēvs palika mēms. Es aizgāju pie jau gramatikas skolotājas un teicu, ka es gribu iestāties Maskavā. Viņa teica, jaunieti, jūs esat prātā jūtas, jums gramatika vispār nav nekāda krieva. Bet neskatoties uz visu to, mēģināju. Un gal galā arī izdevās. Kad es 90. gadu sākumā atbraucu no Padomju Savienības, es sāku strādāt ārlietu ministrijā. Karjera bija ļoti strauja. Es tur pēc kādiem 3 mēnešiem kļuvu par konsulārā departamenta direktoru. Neko nesaprotot konsulārā darbā. Pēc tam pēc kaut kāda laika sāku strādāt arī par konsulu jau Londonā. Un jau strādājot Tieslietu ministrijā par valsts sekretāru vietnieku, man tika piedāvāts aizbraukt uz Briseli tajā brīdī, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā. Un tas bija ļoti interesants darbs. Tur mums bija, teiksim, mēs tikām pārstāvēti no praktiski visām mūsu ministrijām, un es pārstāvēju Tieslietu ministriju. Tas bija ļoti interesanti. Pēc tam es atgriezos atpakaļ, atkal strādāju Tieslietu ministrijā par valsts sekretāru vietnieku. Un kad es sapratu, ka ne viss ir tā, kā bērnībā es biju plānojis, ka tu, teiksim, esi pilnīgi brīvs. Valsts darbs, diemžēl, nav tāds, ka tu esi pilnīgi brīvs. Ja tu reizēm ej uz kaut kādu kompromisu, tad tev jāsaprot, ka tu to savu brīvību arvien vairāk sāc zaudēt. Es aizgāju projām no valsts darba 2004. gadā, un tagad 20 gadus strādāju privātu biznesā. Strādājot privātu biznesā, es esmu atguvis šo brīvības sajūtu. Un līdz ar to ar vislielāko, teiksim, vēlmi esmu iesaistījies suverenās varas aktivitātēs un maksimāli gribu palīdzēt ar savu saprašanu, uzkrātām zināšanām tieši suverenai varai, kas vispārībā ir, teiksim, tas ir tas elements, kurš mums joprojām, kuru mēs padrusciņai atdodam, bet kuru mums vajadzētu padrusciņai atgriezt atpakaļ šo suverenitāti. Manā skatījumā viena no svarīgākām īpašībām politiķim ir profesionālisms. Ja būs profesionālisms, tad arī būs iespējams aizstāvēt valsts intereses tanī sfērā, tanī nozarē, kurā jūs strādājat. Man uztrauc diezgan, teiksim, tāda nestabilitāte visās jomās. Un tad, kad tu padomā, kāpēc tas tā notiek, un kad tu iedziļinies, tad, kad es Maskavā mācījos, man bija tā krievu valoda bija ļoti zemā līmenī. Man bija jāsteigā uz biblioteku. Jāsteigā, bet katru dienu, praktiski 3-4 stundas, es biju Maskavā bibliotekā. Tajā laikā viņa saucās Ņekrāsovskaja biblioteka, tur, kur atvērās pirmais McDonald's Maskavā. Un tad, teiksim, ļoti lielu zināšanu līmeni iesūta sevī. Fantastiski lielu zināšanu līmeni. 90. gadu sākumā atgriezos Latvijā, tad sapratu, ka viens no būtiskākajiem mūsu valsts klupšanas akmeņiem ir nepietiekama izglītība visās jomās. Cilvēki, kur pārstāv, viņi tomēr nav līdz galam izglītoti, tomēr trūkst tās profesionalitātes. Un burtiski kādus 2-3 gadus atpakaļ
Tā kā es biju pietiekoši aktīvs arī Covid laikā, man ļoti nepatika, kas notikās Covid laikā. Savu iespēju robežās, bez šaubām es biju pietiekoši akurāts, lai tur, teiksim, nesaņemtu pārāk daudz tos sodus, bet tomēr savu, teiksim, to pozīciju nekautrējos rādīt. Un kāds 2-3 gadus atpakaļ tika uzaicināts Brīvības studijā pie Diānas Ulmes tieši 18. novembrī, un man tika uzdots jautājums, kas ir patriotisms. Kaut kādīgi tas bija diezgan negaidīti, un tad es īsā laikā sapratu, ka tās ir 3 lietas. Pirmkārt, cienīt savu dzimtu, ģimeni, kas ir ļoti, ļoti nosvara. Otrā lieta, kas nav mazāk svarīga, tā ir izglītība. Un izglītība, bez izglītības, sevišķi šajā laikā, kad tu ieej internetā un viss ir it kā atvērts un visu mēs varam, bez izglītības ļoti slikti. Un galu galā beigās tas ir valstiskums. Saprast, ka tu pārstāvi valsti, ka tu dzīvo valstī. Tas laiks man izdevās diezgan veiksmīgi pastrādāt valsts darbā, gan ārlietu ministrijā, gan tieslietu ministrijā. Tas laiks palīdzēs saprast, ka ar valstiskumu mums vēl ir diezgan švaki. Iekšpolitiski, kas ir ļoti nosvara, man liekas, cienīt gados vecākus cilvēkus, līdz ar to neaizmirst pensionāru problēmas, kuras ir ļoti sakāpinātas, un šo cilvēku skaits ir ļoti liels mūsu valstī, vairāk par 400,000. Līdz ar to, manā skatījumā, viņu intereses nav līdz galam aizstāvētas, un tur vēl ir ļoti, ļoti daudz darba. Eiropas parlaments, man liekas, tur neiedziļinoties Eiropas Savienības struktūrās, un pat neiedziļinoties Eiroparlamenta niansēs, ir ļoti nosvara 2 lietas. Vai nu federālais tips, vai, teiksim, savas valsts aizstāvības tips, konfederālais. Un līdz ar to te joprojām notiek cīņa, jo ļoti no svara būtu neaizmirst, ka mēs esam dažāda ātruma Eiropas Savienības valstis. Un izlīdzināt šos ātrumus ir tādi moderni vārdi, kohēzija un tam līdzīgi, bet diemžēl šie vārdi un šīs kustības paliek tikai uz papīra. Tās valstis, kuras iestājās Eiropas Savienībā, viņu līmenis ir joprojām zemāks visās jomās praktiski nekā tām vecajām, kaut vai piemēram Benelux valstīm. Un tikai pēc tam, kad tiks izlīdzināts šis līmenis, kad šīs nesen iestājušās, es uzskatu pat no 2004. gada, kad mēs iestājāmies, kad šie līmeņi tiks izlīdzināti, tad mēs varētu nopietni sākt runāt par Eiropas Savienības, teiksim, to spēku, par Eiropas Savienības lomu pasaulē. Man ļoti patīk šī partija, Suverenā vara. Es maksimāli cenšos būt liederīgs šai partijai. Un ja mēs runājam par Eiroparlamentu, tad, manuprāt, tajā grupā, kurā mēs jau esam iestājušies, Eiropas kristiešu kustībā, man liekas, mēs varētu sniegt labu pienesumu
sevišķi kaut vai tāpēc, ka mūsu valstī ir vismaz 3 konfesijas, un domāju, ka, teiksim, arī Eiropai būtu interesantāk dzirdēt, kādi mēs esam, jo man liekas, tie Eiropas parlamenta deputāti, kuri tur ir strādājuši līdz šim, ir pārāk automātiski ievilkti frakciju darbā un vai nu, teiksim, nezināšanas, negribēšanas pēc viņi līdz šim nav parādījuši to reālo īsteno Latviju. Es saprotu, tas nav viegli. Es atceros, kad es sāku strādāt Briselē Eiropas Savienībā, kad sāku staigāt uz Eiropas komisijas visdažādākām struktūrām, es sapratu, cik ir no svara, kas tu esi, kāda ir tava izglītība un kāda tava spēja vispār runāt ar Eiropas Savienības birokrātiem. Un tāpēc es nebrīnos, ka mūsu Eiropas parlamenta deputāti ir bijuši, es pateikšu, līdz šim ļoti vāji. Gandrīz visi var būt izņēmumi, teiksim, gribētu būt objektīvs Roberts Zīle, ja? Kurš arī, teiksim, ar savu darbību ir sasniedzis. Bet es negribētu arī viņu pārāk slavēt, jo es atceros viņu, kad mēs sapazināmies, ka viņš brauca, pirmoreiz bija atbraucis es vairs īsti neatceros, vai nu uz Londonu, vai uz Briseli, kad viņam vēl īsti nebija saprašanas, uz kurien viņš ir atbraucis. Mēs kopā ar viņu runājāmies, kopā staigājām, kopā komunicējām, un es sapratu, ka viņš ir interesants cilvēks, bet kuri man pārmetums pret viņu šajā brīdī, varbūt nepārāk strikti aizkarot viņu, ka viņš ir kļuvis par tādu tipisku Eiropas birokrātu, kurš izteicienos ir ļoti tāds nekonkrēts, un, teiksim, arī viņš līdz galam to Latvijas sāpi, Latvijas reālo situāciju, manuprāt, nav parādījis Eiropas Savienības institūcijās. Es esmu Ēriks Flaumanis, esmu Eiropas parlamenta deputāta kandidāts no suverenās varas.